pirms vairāk kā 6 gadiem, nu jau kādiem 7, es kopā ar savu rock'n'roll apvienību Indigo, mēs bijām Zviedrijas pilsētā Umeo, kur mēs rakstījām mazo albumiņu, iekšo EP. Un tas bija tā jaunības maksimālismā, tu esi izrāvies, ka tu esi ārpus tēvzemes robežām un tu skaties, kā ir tur un kāpēc mums ir tā štruntīgāk kaut kādas lietas attīstītas, piemēram, kāpēc mums nav mūzikas žurnāla, ka viņiem ir, kāpēc mums sliktāk sanāk beigās tas viss. Un tad atgriezos pilns spara Latvijā un mēģināju kaut kā ķerties tam klāt. Tas bija tā papildus motivējoši, lai arī mums tās pāris idejas, tās, daudzās idejas tiem pāris cilvēkiem, kas mēs bijām, darba ņipri, lai nepalikt tikai ideja līmenī. Un tad mēs sākumā pāris džeki Apenēs dzīvoklī, mums nebija ne office nekā īsti vairāk pa vienu kompu, melnbaltu printeru un idejām, arī mēģinājām to likt kopā. Nu, ka nepadevāmies tai saprāta balsī, kas teica, ka mēs nevaram to izdarīt, un ka mums pat draudzīgi mēģināja kaut kādi biedri no profesionālām darba iestādēm, labāk pieredzējuši cilvēki teikt, ka tā nav laba doma, ka mums nevajadzētu to darīt un ka mēs noteikti to neizdarīsim laikā. Strādāt pie sevis, protams, ir ļoti grūti, jo tas ir brīdī, kad ir 5, 7, 9 vai kāds, protams, darba laiks, kad ofisā izdziet gaismas, tu nevari dabūt to tīrības sajūtu prātā, ka par to es domāšu rītdien. Ja iet labi, tu iededzies, varbūt nosēdies pie tā visu nakti, vai ja iet slikti, tu varbūt naktī švakāk gulēsi, atgriežoties pie problēmām, kas tev vajā tajā brīdī. Bet savs ir savs, nu tā frāze varbūt nav oriģinālākā pasaulē, bet ka tu kaut kā ir īsāka tā ķēdīte no idejas līdz rezultātam, un ka tu neesi kaut kāda tāda skrūvīta sistēmā.